Labvakar trešdienā! Turpinājumā par ziņu sižetiem īsumā. Izcēlies ugunsgrēks zivju pārstrādes cehā Randa. Talsu turisma informācijas centrs un Talsu tautas nams uz laiku citās telpās. Izsludināts konkurss sakoptākais pagasts un pilsēta. Augļkopji atsvaidzina zināšanas par slimībām un kaitēkļiem. Ģitārspēles studija N gatavojas noslēguma koncertam. Vakar 16:05 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz cehu Randa Rojas novadā. Pēc vairāku stundu darba ugunsdzēsējiem liesmas izdevās dzēst, bet zaudējumi varētu būt mērāmi vairākos tūkstošos latu. Pirmie notikuma vietā ieradušies brīvprātīgie ugunsdzēsēji no Rojas, kas nekavējoties sākuši glābšanas darbus. Viņi atzīst, ka šāda izmēra ugunsgrēkus bieži nenākas dzēst. Turklāt darbus apgrūtinājuši vairāki faktori. Nebija iespējas tikt klāt ugunī. Nebija iespējas dzēst, tāpēc, ka jumts ir noskrūvēts. Pa priekš ir viņš jādabū nost, un tikai tad ir kāda jēga kaut ko darīt. Tā, pa virs varējām mazliet paplaistīt. Bet visā visumā jau atbrauc pārējie, un tad viss kopā jau arī noplēsām. Bija pietiekami daudz dūmu un karstums, tā kā viss ugunsgrēka ekstras, kas ir. Šis ugunsgrēks ierindojams paaugstinātas bīstamības rangā. Līdz ar to glābšanas darbus veica visas pieejamās rajona ekipāžas. Tātad notikumā strādāja 4 autocisternas, tika izsūtīta arī autokāpne no Talsiem, kā arī brīvprātīgie ugunsdzēsēju brigāde no Rojas. Iespējamais ugunsgrēka iemesls varētu būt remontdarbi, kas tika veikti uz junta. Un tātad ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg junta konstrukcijas un siltinājums aptuveni 300 kvadrātmetru platībā. Nodegušais jumts konservu ceham bijis uzlikts tikai pirms pāris nedēļām. Tagad nāksies ieguldīt no jauna, lai to atjaunotu. Iespējams, ka cietušas ir arī ražošanas iekārtas. Patreiz elektrība ir atslēgta, tur ir iekšā melna tums. To mēs jums šobrīd nevaram pateikt precīzi, kas ir bojāts, bet ļoti iespējams, protams, jo tur ir gāzt virs ūdens masas. Saglābts ir viss, ko varēja ātrumā saglābt. Un par to jāpateicas ugunsdzēsējiem, kas operatīvi strādājuši notikuma vietā. Es pats biju Rīgā, man pazvanīja, pateica, ka deg cehs, viss vienos dūmos, liesmās. Bet, paldies Dievam, kad ir operatīvi. Un liels paldies visām ugunsdzēsēju ekipāžām, kuras bija un lokalizēja. Jo cepuri nost to vīru priekšā. Varbūt tā ir kaut kāda tāda sakritība, bet man īsti nepatīk tas jumts. Tad šobrīd būs iemesls viņu nomainīt. Jūs tā pozitīvs to skatāties? Protams. Tur ir jāpriecājās par to, kas tur ir noticis šobrīd. Tas ir mazākais ļaunums no to, kas varēja notikt. Zaudējumu konkrētās izmaksas tiks vēl aprēķinātas. Tomēr gan ugunsdzēsēji, gan uzņēmuma pārstāvji atzīst, ka šis gadījums beidzies salīdzinoši veiksmīgi. Paula Negriba, Kaspars Zvirgziņš, Talsu televīzija. Pagājušajā gadā tika atsākta rajona laikā izveidotā tradīcija sakoptāko pagastu un pilsētu vērtēšana. Arī šogad konkurss atgriezies. Konkurss Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts risināsies no 5. jūnija līdz 3. jūlijam. Šajā laikā vērtēšanas komisija 7 cilvēku sastāvā apbraukās visas vērtēšanai pieteiktās vietas. Šogad vērtēšanai var pieteikt sakoptāko privātmāju, pilsētas vides objektu un pilsētas labdari, bet pagastu grupā var izvirzīt sakoptāko lauku sētu, zemnieku saimniecību vai zivsaimniecību, kā arī noteikt, kurš tad ir pagasta labdaris 2012. gadā. Novada kategorijā varēs pieteikt 8 nominācijas, nosakot sakoptāko daudzdzīvokļu māju, iestādi un uzņēmumu, kā arī iedzīvotājiem draudzīgāko tirgotavu vai kafejnīcu Talsu novadā, veiksmīgāko turisma piedāvājumu, zaļo domāšanas līderi, kā arī radošāko novadnieku un sabiedriskāko pārvaldnieku. Bez šīm nominācijām iespējams pieteikt arī nominācijās sakoptākais Talsu novada pagasts un sakoptākā Talsu novada pilsēta. Pretendenti aicinātu pieteikties dalībai konkursā savas administratīvās teritorijas pārvaldē, bet Talsu pilsētā Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7. Līdz ar radošās sētas būvniecības darbiem Talsu turisma informācijas centra un Talsu tautas nama darbinieki būs sastopami citās telpās. Pašlaik rekonstrukcijas darbi rīt pilnā sparā. Vecā mūzikas skola jau nojaukta un arī Talsu tautas nama palīga telpas piedzīvojušas izmaiņu vilni.
Drošības nolūkos, kamēr ir darbi jaunas mājas, nācās sameklēt Talsu turisma un informācijas centram. Mēs atrodamies Lielā ielā 6, Latelekom ēkā. Tās, kas ir sievietes, noteikti zina, kur ir Rožnams, tad blakus Rožnamam. Tie, kas ir gardēži, zina, kur ir kafejnīca Martinelli, tad Martinelli pretī otrā ielas pusē. Plašajā telpā jau tagad jūtama mājīguma sajūta, bet jurķi vēl rīt pilnā sparā. Informācijas materiāli pašlaik tiek krāmēti pa plauktiem un telpā tiek ieviesta kārtība. Šīs nedēļas laikā būs arī reklāma ārpusē, kāda mums jau bija pie turisma centra, kā arī reklāma pie bijušā turisma centra ēkā. Plānots, ka iepriekšējā vietā atgriezties varēs pēc aptuveni gada, bet tikmēr Talsu turisma un informācijas centra meitenes klientus sagaidīs Lielajā ielā 6. Turpmāk šīs sezonā, ja vietēji talsnieki grib kaut kur braukt, mums kā vienmēr ir materiāli gan pa Latviju, gan pa Baltijas valstīm, gan arī varam piedāvāt šo to arī pa pasauli, bet tad jums ir jānāk pie mums. Mēs esam 2. stāvā. Vienīgā pārmaiņa būs tā, ka mēs šogad nestrādāsim svētdienās. Mēs strādāsim darbdienā no 9 līdz 6, sestdienās no 10 līdz 2, bet tā kā visa ēka ir slēgta svētdien, tad arī mēs nestrādāsim svētdienās. Pārmaiņas arī Talsu tautas namam. Tur pēdējais pasākums tiks aizvadīts 27. maijā. Pēc tā ēkā tiks izslēgta elektrība un tautas nama durvis būs aizslēgtas. Mēs esam plānojuši, ka administrācijas darbinieki pārvāksies uz šo laiku uz Kalna ielu 4, tur, kur agrāk bija tā saucamā jauniešu māja. Arī kolektīviem, kas līdz šim kopā sanāca Talsu tautas namā, nāksies pulcēties citur. Daļa no viņiem būs Kalna ielā, bet citiem telpas tiek meklētas, un bez pajumtes neviens nepaliks. Protams, vasaras sezonā viņiem ir mazāk mēģinājumi, un tas ir tā kā mazāk sāpīgi, bet viņiem ir meklēts gan skolās, gan citās lielākās telpās, tā kā visiem telpas ir atrasts vairāk vai mazāk. Redzēsim, protams, kā būs rudenī. Mums ir cerības, ka sola, ka rudenī varbūt mēs varēsim zāli jau atkal sākt izmantot, un tad arī daudz problēmas atrisināsies. Ja ne, tad atkal risināsim tālāk, juksim prātā un risināsim visu tālāk. Aiz tautas nama logiem dzirdamā tehnikas rūkoņa liecina, ka darbi ir pilnā sparā. Un kamēr notiks radošās sētas būvniecība, nāksies vien samierināties ar soļošanu nedaudz citā virzienā, lai nokļūtu sev vajadzīgajā punktā pie Talsu tautas nama kolektīva vai turisma informācijas centra. Paula Negriba, Kaspars Zirgziņš, Talsu televīzija. Šobrīd, kad daudzi priecājās par skaistajiem ābeļu dārziem, tikmēr augļkopjiem rūpes sagādā jau pirmie kukaiņi. Kā ar tiem cīnīties, augļkopji šodien mācījās tepat pie Talsiem. Par siltajiem laika apstākļiem priecājas ne tikai cilvēki, kas izslāpuši pēc vasaras, bet arī kukaiņi. Tāpēc šogad tie parādījušies jau par 2–3 nedēļām agrāk. Laputis ir smecernieki, ir parādījušies ļoti lielā daudzumā, ir sarkanā tīklērce, siltumnīcās ir parādījušās parastās tīklērces, zemeņu ērces. Ir novērots un ir jau nomeglots. Ko jūs novērojāt? Smecernieks bija kaut blusiņas. Kaitēkļi ir bijuši un būs. Tā sāka Jānis Rudzītis, kurš saimnieko Ārlavas pagastā. Viņa saimniecībā vislielākais kaitēklis ir nevienādais izgrauzes. Tādēļ bojā aizgājuši jau vairāk nekā 100 koku. Pat ķīmija netiek klāt tam kukainim, jo viņš iekšā stumbrā ielīci un nevar viņa tik viegli nevar iznīcināt. Un ko tad darīt? Tur ir problēmas. Nozāģēt, sadedzināt. Atvērti jaunām lietām un gatavi sadarboties. Tā organizatori raksturo zemnieku saimniecību Kurzemnieki, kur šoreiz notiek seminārs. Egita un Sandis Sudakovi gan smejas, ka tā bijusi sava veida drosme ielaist savā dārzā, kur citi redzēs viņu kļūdas. Taču no kļūdām mācās, un saimnieks atzīst, ka šodien radusies lielāka sapratne par miglošanu. Nevar ķepāties ar ūdeņiem, kad vajag. Ja ir tāds daudzums paredzēts, tad tāds arī jālieto, vai arī tā ķīmija tāda ir paredzēta uz to hektāru. Kaut gan es arī neesmu nekad ķīmiķojis. Vienkārši jāiet dārzā. Dārs pats pateiks priekšā. Tāda ir atbilde, kā pareizi saimniekot un saprast īsto brīdi, kad nepieciešama miglošana. Savukārt šādi semināri palīdzot atsvaidzināt zināšanas.
pašam jāzina viss, kas cits jau neviens tev nebrauks un neparādīs, ko tev darīt un kā darīt. Viss ir pašam jāievēro. Pagājušajā rudenī es iestādīju ābeļdārzu, un tādēļ man ļoti interesē, jo tā ir man tāda jauna nodarbošanās. Pa ziemu jau esmu grāmatas žurnālus lasījusi, bet praktiski jau tas ir visderīgāk. Teorija seko prakse un kopā ar speciālistiem semināru dalībnieki devās ābeļdārzā pētīt, kādi kaitēkļi sastopami šobrīd. Te, kur arī trips ir. Bet viņi ir tā kā sarulējusies. Jā. Nu, tā kā cigāri. Latvijas augļkopi ir tādā kā pabērnu lomā, jo viņi ir salīdzinoši mazi un tirgotājiem nav izdevīgi sagādāt vajadzīgos preparātus. Taču, ja esi pie tiem ticis, nenozīmē, ka problēmas galā. Tā var izrādīties kreisā prece vai vienkārši nekvalitatīva. Mēs par dārgu augu nopērkam, cerībā, ka viss būs labi. Pēc tam pēt, vai tur ir tas efekts vai nav. Mēs nomiglojām, un tie kukaiņi tā arī nepazuda. Tikai izaug vēl lielāk. Šodienas mācības ir daļa no starptautiskā projekta Baltika Deal, kurā Latvija ir viens no 7 partneriem. Projekta mērķis ir uzlabot Baltijas jūras vidi, veicinot lauksaimniecības attīstību un vidē draudzīgu saimniekošanu. Mēs jau arī esam ieinteresēti, lai pēc iespējas vairāk saimnieki iet dārzā un ar sapratni darbotos un pēc iespējas mazāk tērētu visa veida resursus. Un līdz ar to jau tā vidē draudzīgā saimniekošana veidotos. Izpētījuši Sudakovu ģimenes ābeļdārzu, semināru dalībnieki jau devušies mājās, lai ieklausītos savos dārzos un meklētu labākos risinājumus cīņā ar kukaiņiem. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirziņš, Talsu televīzija. Gads ir atkal apkārt un klāt ģitāru spēles studijas N gada noslēguma koncerts. Šobrīd vēl rit pēdējie mēģinājumi Normunda Priednieka vadībā, lai jau svētdien kāptu uz skatuves. Repertuārs sagatavots, dziesmu vārdi iegaumēti un ģitāras nospodrinātas. Un gads aizvadīts. Klāt atkal laiks ar apgūto iepazīstināt arī citus, un kur vēl labāk, ja ne koncertā. Tagad rīt 2. gada studentu mēģinājums tagad būs tuliņās. Notiek process un gatavojamies un gribam to labāko veikt un parādīt. Šī gada koncertā būs gan ģitāru spēles studijā apgūtās kopdziesmas, gan solo priekšnesumi. Piedalīsies arī vairāki viesmākslinieki. Ir trio CDZM, meitenes no 2. vidusskolas, un tad ir no Ventspils grupa The 7th Floor. Jā, tie būs viesu statusā. Un vēl būs, tas vēl nav bijis, būs arī pieaugušo grupa. Noklausoties kādu no gala koncertiem, ģitāru spēli mācīties izlēma arī Ieva Blauva. Viņai mājās vislielākā žūrija esot bērni, bet lielāko gandarījumu sagādā uzstāšanās koncertos. Kopīgais izpildījums, kā visa tā spēle, kad sanāk kopā bundzinieki un ģitāristi, un kas saliek visus gadus kopā, kā skan. Jo mēģinājumos nevienmēr var to izjust, to var izjust tikai kopīgos koncertos, spēlējot visiem kopā. Repertuāra pamatprincips balstās uz to, lai iekļauti būtu gan instrumentālie, gan vokāli instrumentālie skaņdarbi. Līdz koncertam atlikušas 5 dienas, tādēļ pašlaik vēl tiek pieslīpēta katra detaļa. Kā dziesmas ir jāiemācās un vārdi arī jāzina no galvas, un arī Ziemassvētku koncertā arī, protams, ir pēc katras dziesmas un pirms katras dziesmas ir uztraukums. Protams, jācer, ka viss būs labi un ka tomēr nesajauks neko un ka viss izdosies. Ir jau atšķirība spēlēt ģitāru vienai pašai un kopā ar citiem? Ir atšķirība, jā, kopā ir vieglāk. Nav tas uztraukums, kad viss skatās uz tevīm un tas vienkāršāk ir. Koncerts notiks 27. maijā 4. pēcpusdienā Talsu tautas namā. Simboliski noslēdzot gan mācību gadu, gan arī radošo darbību Talsu tautas nama telpās, jo pēc šī koncerta tā durvis rekonstrukcijas laikā būs slēgtas. Paula Negriba, Kaspars Zvirziņš, Talsu televīzija. Īpaši sveicieni un izturības vēlējumi tiem, kad sācies eksāmenu laiks. Bet mēs ar jums tiksimies jau piektdien. Atā!